Labdien visiem! Prieks jūs redzēt tik lielā skaitā. Kā jau jūs redzat, mums ir sagatavota neliela prezentācija. Tiešām ļoti īsts ieskats tajā, kas ir noticis līdz šim un kas pat labam vēl arī notiek. Kā jau jūs redzat, pat labam veiksmīgi kontakts ietvaros norisinājušās 14 mācības, kas jau ir veiksmīgi aizvadītas, ieskaitot 3, kas tiks aizvadīti, kam pēdējā diena tiek aizvadīta pat labam. Tas nozīmē, ka pastāv iespēja, ka kāds pat labam arī pieslēdzās no mācībām, tiem īpašs sveiciens. No tām 14 mācībām, kas jau ir aizvadītas, 5 ir bijušas labbūtības un 9 ir bijušas pilsoniskās iniciatīvas. Kā jau jūs zināt, šogad ir 2 virzieni, kurā mēs varam iet, un lai projekts tiktu atbalstīts, vai nu jāatrod veids, kā jauniešiem veicināt labbūtību, vai kā attīstīt pilsonisko iniciatīvu. Līdz šim mācībās piedalījušies gandrīz 400 dalībnieki. Lielākoties tie, protams, bijuši jaunieši, bet tostarp bijuši arī atbalsta personas, kas var iekļaut gan skolotājus, gan sociālos pedagogus, visa veida skolas darbiniekus. Kopā šogad plānots, ka mēs mēģināsim iesaistīt 600 jauniešus atbalsta personas no visiem Latvijas reģioniem. Un svarīgi akcentēt, ka vēl atlikušas 7 mācības visos Latvijas novados, visos Latvijas reģionos vēl ir vismaz 1 mācības, kas notiks. Tas nozīmē, ka ja jūsu izglītības iestāde ar jums vēl nav sazinājusies, novadu pašvaldību personas, tas nozīmē, ka varbūt viņi vēl tikai gatavojas savām mācībām. Kā jau jūs ļoti labi zināt, šogad netika apstiprinātas visas izglītības iestādes uz mācībām. Patiesībā apstiprinātas tikai puse aptuveni. Tas tika darīts tāpēc, ka bija ļoti, ļoti liels dalībnieku skaits, pieteikumu skaits, un par to arī man jāsaka jums tādu mazu paldies, jo noteikti bez pašvaldību un biedrību pārstāvjiem mēs nebūtu varējuši sasniegt tik daudz dalībniekus. Protams, žēl, ka mēs nevarējām visiem nodrošināt dalību mācībās, bet tomēr ļoti liela daļa jauniešu ļoti daudz ir guvuši un vēl gūs šo mācību ietvarā. Tāpēc, milzīgs paldies jums jau par sadarbošanos līdz šim. Kā jau minēju, šis galvenais fokus šim webināram tomēr būs nolikums, tāpēc īsti vairs daudz nekavēšu laiku un nodošu mikrofonu savam kolēģim Jānim, lai Jānis varētu sākt jūs iepazīstināt ar pašu galveno, kas tad jums būtu jāizdara un kas tad jums būtu jāzina, lai projekti būtu veiksmīgi un tie arī galu galā tiktu apstiprināti. Jāni, lūdzu, vārds tev. Jā, paldies, liels viestur. Mans vārds ir Jānis Drigins, esmu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vecākais projektu vadītājs. Šodien kopā ar manu kolēģi Elvīru Fiļu mēs pastāstīsim par šī te atklātā projektu konkursa nolikumu un konkursa nosacījumiem un par projektu iesniegumu sagatavošanu. Galvenās lietas, kas jums jāņem vērā, lai veiksmīgi iesniegtu projektu iesniegumu, kas ir saistīts, protams, ar aģentūras rīkotajām mācībām. Ieskicēšu īsu programmu, tātad plāns ir tāds, ka izstāstīšu sākotnēji par konkursa pamatu, konkursa atbalstāmajām aktivitātēm, galvenajiem nosacījumiem, kam jāpievērš uzmanību, par tehnisko pusi, tad apskatīsim projektu iesniegumu veidlapu, aktivitāšu aprakstu un budžeta tāmes veidlapu. Un gadījumā, ja jums ir kādi jautājumi, kamēr es prezentēju, jūs droši varat rakstīt komentāru sadaļā jūsu jautājumus, un mana kolēģe Elvīra centīsies uz tiem uzreiz atbildēt. Ja jums ir kaut kas, par ko jūs gribat uzreiz pavaicāt. Gadījumā, ja ir kādi jautājumi par mācībām, arī kas saistīts par to, ko es stāstīšu un kas ir saistīts ar mācībām, droši rakstiet jautājumus, un tad viesturs palīdzēs atbildēt uzreiz. Prezentācijas laikā centīšos ieturēt pauzi, ja būs kādi apjomīgāki jautājumi, tad apstāties un mēģināsim uzreiz rast atbildi uz tiem. Tā, labi, tad sāksim. Tātad par atklātā projekta konkursa pamatu. Tātad normatīvais ietvers. Šis normatīvais ietvers šim konkursam ir šāds, ka to
Tā pamatā ir jaunatnes likuma 12. panta 3. daļa. Tā nosaka par finansējumu saņemšanu, ka projektiem valsts budžeta finansējumu saņemšana var būt arī pašvaldības un biedrības vai nodibinājumi, kuru projekts ir orientēts uz darbu ar jaunatni. To nosaka šī jaunatnes likuma 12. panta 3. daļa. Tad galvenais, kas attiecās uz šo konkrēto atklāto projektu konkursu, ir noteikts jaunatnes politikas valsts programmā 22.–24. gadam, un tie ir noteiktie pasākumi 2.3 un 2.3.1. 2.3 nosaka, ka plānots ir nodrošināt izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, stiprinot izglītojamo pašpārvaldes, tā skaitā izveidojot ilgtspējīgu koordinācijas modeli nacionālā līmenī. 2.3.1 pasākums nosaka, ka tiks nodrošināta izglītojamo līdzdalību lēmumu pieņemšanā izglītības iestādēs, attīstot izglītojamo pašpārvaldes koordinācijas modeli. Un tā darbības rezultāts ir plānots izglītības iestāžu skaits, kurās pašpārvaldes īsteno savas iniciatīvas, ir 135. Ja, tātad tas ir ieplānotais. Un 3. normatīvais ietvers, jeb normatīvais akts, kas nosaka šī atklātā projekta konkursa pamatu, ir šie ministra kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi 1243. Aicinu visus iepazīties noteikti ar šiem ministra kabineta noteikumiem, viņi nav gari. Tie ir tie galvenie noteikumi, kas nosaka atklātā projekta konkursa organizēšanu un tehnisko pusi. Ja, tajā ir ietvertas visas lietas. Protams, primāri tās visas ir norādītas atklātā projekta konkursa nolikumā, bet šajos MK noteikumos tie ir uzrakstīti vēl plašāk. Konkrēti šī atklātā projekta konkursa mērķis un tiešā mērķa grupa. Tātad konkursa mērķis ir īstenojot izglītojuma iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā sniedzot atbalstu jauniešiem COVID-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. Un projekta tiešā mērķa grupa ir izglītības iestādes izglītojumi. Tātad par konkursa mērķi, tātad divas galvenie kā virzieni. Ja? Tātad primārais virziens ir pilsoniskās līdzdalības stiprināšanas komponente, un otrais virziens ir labbūtības stiprināšana. Tātad ar pilsoniskās līdzdalības stiprināšanu mēs saprotam tātad pašpārvalde kā jauniešu un izglītojumu skolā pirmā pieredze lēmumu pieņemšanā un savu prasmju attīstībā, kā sadarboties ar citiem skolniekiem, ar pedagogiem, ar citiem iesaistītajiem izglītības iestādē. Ja? Tātad pašpārvalde kā instruments, lai jaunieši iemācītos veidot sevi un attīstīt par atbildīgiem pilsoņiem nākotnē. Un labbūtības komponente par to, kā uzlabot psihoemocionālo stāvokli skolā, mazinot COVID-19 izraisītās sekas un uzlabojot jauniešu psihoemocionālo stāvokli, kas labvēlīgi atsaucās uz viņu turpmāko dzīvi un darbību skolā primāri. Ja? Līdz ar to šie divi atslēgas vārdi, kas ir ietverti atklātā projekta konkursa mērķī. Abi šie atslēgas vārdi ietver tātad iepriekš nosauktie atslēgas vārdi un virzieni ir aptverti projektā atbalstāmajās aktivitātēs. Un tātad šīs aktivitātes var iedalīt tādās kā divās daļās, tā kā arī iedalās šie prioritārie virzieni, tāpat arī iedalās arī aktivitātes. Tātad projektā var būt atbalstītas aktivitātes, kas vērstas uz izglītības iestādes pašpārvaldes darbības analīzi, kartēšanu, izpēti. Tātad, piemēram, jūsu skolā ir darbojusies pašpārvalde, bet viņa šobrīd, piemēram, nedarbojas tik aktīvi, cik jūs gribētu. Līdz ar to jūs projektu ietvaros varat veikt, saprast stiprās vājās puses, kādi jaunieši ir iesaistīti, kas ir izdarījis līdz šim. Tātad, kas ir bijis labs, kas ir darīts pašpārvaldē, ko varētu uzlabot un tā tālāk. Ja? Sagatavojot dažādu dienas kārtību attiecībā uz jūsu pašpārvaldēm. Tātad par aktivitātēm. Aktivitātes ir atbalstāmas gan tiešsaistes, ja, gan klātienes. Tas ir norādīts, ja, tad pašā sākumā. Tālāk par pašpārvaldēm.
Tātad izglītības iestādes pašpārvaldes līdzdalība lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā izglītības iestādē vai pašvaldības līmenī. Tātad aktualizēt dažādus jautājumus, kas izglītojumiem jauniešiem ir aktuāli viņu skolā. Tātad pašpārvalde, tas ir instruments, ar kuru palīdzību jaunieši var ietekmēt gan skolas attīstību, gan arī vietējās pašvaldības noteikti lēmumu pieņēmēju attīstību. Tātad pašpārvalde, kurā jaunieši mācās sadalīt pienākumus, mācās diskutēt, mācās uzstādīt jautājumus un rast atbildes, kuras pēc tam izstrādājot šajā pašpārvaldē aiznes pēc tam, piemēram, vietējiem lēmumu pieņēmējiem un piedāvāt savus risinājumus. Jā, tātad pašpārvalde ir līdzdalības mehānisma pamats, kuru skolēni var mācīties, kā pieņemt lēmumus. Trešais - līdzdalība kompetences pilnveidošanā un tātad aktivitātes, kas sekmē līdzdalību kompetences pilnveidošanā un sekmē izglītības iestādes pašpārvalžu dalībnieku prasmu, iemaņu, zināšanu, vērtību, attieksmu, attīstību, kas ir nozīmīgs pamats projekta dalībnieku pilsoniskās līdzdalības, iesaistas lēmumu pieņemšanā, aktīvas un atbildīgas pozīcijas nodrošināšanā. Jā, tas ir tas, ko es iepriekš teicu, tātad jaunieši mācās lēmumu pieņemšanas procesu pašpārvaldes ietvaros. Un par otro komponenti, tātad aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu, COVID-19 pandēmijas radīto ietekmes mazināšanu, veicinot psihoemocionālo labklājību, noturību, piemēram, kad notiek mācības kopā ar psihologu vai kauču vai citu speciālistu. Aktivitātes, kas vērstas uz saliedētību, izglītības iestādē un psiholoģiskā klimata uzlabošanu, emocionāli drošas un pozitīvas vides veidošanu. Arī tātad tas ir ne tikai, teiksim, vide kā telpa, bet vide, kurā jaunieši jūtās brīvi izrunāt kaut kādas noteiktas problēmas vai atrisināt kaut kādas neatrisinātas lietas, ja? Izveidot, rast iespēju, kurā jaunieši var sanākt kopā un pārunāt noteiktas iespējams problēmas, kas agrāk nav tikušas atrisinātas. Ja? Tad arī atbalstām aktivitāti. Jauniešu mediju pratības un kritiskās domāšanas prasmju attīstība. Tātad dažādu podcastu veidošana, video filmēšana, kas saistīta ar labbūtības uzlabošanu. Ja? Tātad tematikai jābūt ir par psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu, labbūtības uzlabošanu skolā, un jaunieši veido, es nezinu, īsos video stāstus, podkastus, Facebook lapu izveido par to, kas ir svarīgs viņu skolā un tā tālāk. Un atbalstāmās aktivitātes, kas saistītas ar sadarbību starp izglītojumu un izglītības iestādes atbalsta personām, piemēram, psihologiem, pedagogiem, administratīvo skolas personālu. Tātad veicinot labbūtību, jaunieši un izglītojumie sadarbojās ar visu personālu, kas ir iesaistīts skolas darbībā. Un šīs te aktivitātes, protams, viņas var pārklāties, ja? Tad viņas ir it kā divos blokos, bet vienā projektā var būt visas šīs te nosauktās aktivitātes, vai viņas savstarpēji pārklāties. Un šīs te aktivitātes projektā jāīsteno, izmantojot neformālās izglītības pieeja dažādos formātos. Ja? Piemēram, tas ir mācības, semināri, konferences, ārdzīves aktivitātes, kā jau es teicu, video stāsti, raidieraksti, ekspertu piesaiste, vienaudžu mācīšanās un atbalsta pieeja, ja peer-to-peer pieeja, labās prakses apmaiņa, diskusija ar lēmumu pieņēmējiem un citu. Tātad uzsvars ir uz neformālās izglītības metodēm, jā, tas ir svarīgi. Tātad, kā mēs zinām, ir formālā izglītība, neformālā izglītība un ikdienējā mācīšanās. Jā, tātad skolā mums ir formālā izglītība, bet tad projektā obligāti lietojam visas neformālās izglītības metodes. Par projektu īstenošanas nosacījumiem, tātad visas projekta aktivitātes, protams, ka ir jāīsteno ievērojot valstī un pašvaldībās noteiktos normatīvos aktus par COVID-19 izplatības mazināšanu. Tātad, ja šobrīd tātad valstī ir saslimstība būtiski mazinājusies un ierobežojumi ir mazināti, ja, bet tā situācija, protams, ka var mainīties, tāpēc svarīgi plānojot, ja,
cerams, ka viņa nemainīsies, bet viņa var mainīties, bet svarīgi plānojot aktivitātes, ja to ņemt vērā un plānot gadījumā, ja klātienē nevarēs tikties, kā varēs īstenot jūsu ieplānoto aktivitāti tiešsaistē, ja, teiksim, mūsu 2 gadu realitāte pierāda to, ka jādomā uzreiz divās pasaulēs, kad vai nu mēs to varam izdarīt klātienē, kā tas notiksies, un gadījumā, ja to nevarēs, tad kā mēs to izdarīsim tiešsaistē. Ja, par to ir jādomā sagatavojot projektu iesniegumu. Par konkursa nosacījumiem. Tātad par projektu iesniedzēju. Tātad projektu iesniegumu var iesniegt vai nu Latvijas valsts pilsētas vai novada pašvaldība, kas pārstāv izglītības iestādi vai iestādes, kas piedalījušās 2022. gada aģentūras organizētajās mācībās par izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, vai biedrība vai nodibinājums, kas atbilst jaunas likuma 20. panta 3. daļai un pārstāv izglītības iestādi vai iestādes, kas piedalījušās 22. gada organizētajās mācībās. Ja? Tātad iesniedzējs var būt vai nu pašvaldība vai biedrība. Tas nozīmē, ka un iesniegt var par skolu, kura piedalījusies mācībās. Ja? Tātad tas ir būtiski uzsvērt. Tātad viens projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projektu iesniegumu, bet viņš var pārstāvēt vairākas skolas. Ja? Tātad, bet visām skolām ir jābūt piedalījušāmies mācībās. Ja? Tātad biedrība var pārstāvēt 2 vai 4 vai 5 skolas. Viena biedrība iesniedz par 5 skolām vai pašvaldība pārstāv vairākas skolas, bet visām skolām tās ir skolas, kuras piedalījās mācībās aģentūras organizētajās. Projekta iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 23. māja 23:59. Tātad, kāpēc noteikts laiks? Jo projekta iesniegšanas termiņu, tātad projekta iesniegumu var iesniegt tikai elektroniska dokumenta formā. Līdz ar to viņš ir jānosūta līdz 23. māja dienas beigām. Un projekta īstenošana ir no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim. Tātad, kā jau iepriekš teicu, tātad viens projekta iesniedzējs var iesniegt vienu projektu iesniegumu. Varbūt vienā projekta iesniegumā var tik iekļautas vienas vai vairākas izglītības iestāžu aktivitāšu apraksti vai tam paredzētās budžeta tāmes. Un viena izglītības iestāde var īstenot savu iniciatīvu ne vairāk kā vienā projektā. Ja? Tad viena skola var būt tikai vienā no projekta iesniegumiem. Un maksimālā summa aktivitāšu īstenošanai vienas izglītības iestādes aktivitāšu īstenošanai maksimālais finansējums ir 1000 eiro. Projekta iesnieguma iesniegšana. Projekta iesniegumu iesniedz tikai elektroniska dokumenta veidā parakstītu drošu elektronisko parakstu. Tātad par elektronisko parakstu obligāti pārliecināties, kas parakstīs jūsu projekta iesniegumu. Ja? Tātad projekta iesniegumu var parakstīt tikai likumiskais pārstāvis. Tas nozīmē no pašvaldības puses vai, piemēram, priekšsēdētājs vai izpilddirektors, ja? Kuram ir tiesības pārstāvēt pašvaldību, visu pašvaldību. Ja? Tātad biedrības gadījumā tātad likumiskais pārstāvis, kas var pārstāvēt biedrību vai nodibinājumu. Ļoti svarīgi pārliecināties, tāpēc, ka mēs pārbaudam pēc uzņēmuma reģistra mūsu datiem, un ja biedrībai noteikts, ka jāparaksta obligāti ir vismaz 2 personām, ja, tad elektroniskajam parakstam jābūt ir 2 personu elektroniskajam parakstam. Ja. Līdz ar to ir bijušas daudz kļūdas, kad pirmām kārtām neparaksta dokumentu elektronisku dokumenta formā, otrām kārtām parakstījusi viena persona, lai gan statūti un uzņēmuma reģistrā noteikts, ka šī te organizācijas amatpersona drīkst parakstīt kopā tikai ar citu. Ja? Tad lūdzu pārliecinieties par to, vai arī likumiskajiem pārstāvjiem vispār ir elektroniskais paraksts. Ja? Arī nevar parakstīt, ir bijušas kļūdas, kad persona nevar parakstīt, jo vienkārši viņam nav elektroniskā paraksta un projekta iesniegums ir sagatavots un nevar iesniegt, vienkārši nevarēja parakstīt. Un par projekta iesniegumu iesniegšanu, tātad projekta iesniegums ir jānosūta uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru oficiālo elektronisko adresi 9018258883 vai uz aģentūras elektroniskā pasta adresi info@jaunatne.gov.lv. Tā.
Varbūt tās es vēl papildināšu par iepriekšējo. Tātad vienas izglītības iestādes maksimālā stundu summa ir 1000 eiro. Tātad, ja projekta īstenotājs pārstāv 4 skolas, tad maksimālā summa projekta kopējā ir 4000 eiro. Bet piemēram, viena skola paredz sev 1000, cita paredz 900 eiro, ja, maksimālo summu, un pārējās divas tātad 1000, ja, un, piemēram, kopā sanāk 3900 eiro. Ja, tātad tāda būs maksimālā projekta summa. Un projekta ietvaros šī skola drīkst iztērēt to, kas ir paredzēts viņas budžeta tāmē. Ja, tātad neatkarīgi no tā, ka vienai skolai vai kādai citai paliek pāri, viņa nevar pārcelt uz to budžeta tāmi uz citu skolu. Ja? Tātad tas, ko jūs esat izplānojuši, tos 900 eiro, tie ir jūsu 900 eiro konkrētajai skolai. Nu, līdz ar to, bet projekta iesniegumā būs viena summa, kas ir 3900. Tātad, ja ir vairākas skolas, tad par katru skolu maksimālā summa 1000. Konkursā iesniedzamie dokumenti. Tātad, pirmām kārtām nolikums un tā pielikumi ir pieejami aģentūras tīmekļa vietnē, jā, tad šeit ir norādīta adrese. Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pieteikumu vēstuli, un tātad iesniedzamie dokumenti ir šādi. Ir projekta iesnieguma veidlapa, tas ir nolikuma pirmais pielikums, aktivitāšu apraksts katrai izglītības iestādēji. Otrais pielikums nolikuma un projekta budžeta tāmas veidlapa katrai izglītības iestādē trešais pielikums. Tātad projekta iesniegumu, tātad uzreiz pateikšu, tad projekta iesnieguma veidlapu aizpilda projekta iesniedzējs, jā, tas ir tas, kas ir atbildīgs par visu projektu. Tātad šajā gadījumā, piemēram, vai nu pašvaldības projekta vadītājs, kas būs pašvaldībā, un viņš aizpilda projekta iesnieguma veidlapu un klāt pievieno aizpildīto aktivitāšu aprakstu un budžeta tāmi, ko aizpilda atkal izglītības iestāde. Ja? Tad atbildīgā persona izglītības iestādē kopā ar jauniešiem izstrādā aktivitātes, sagatavo budžeta tāmi, aizsūta uz pašvaldību, pašvaldība pārbauda visu, ja? Projekta vadītājs pārbauda, ja tas ir pa vairākām skolām, ja? Tad pārbauda, saliek visu kopā, un pašvaldības vadītājs paraksta visus iesniegumus kopā un iesniedz projekta iesniegumu. Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar pavadu vēstuli, kurā norādīta informācija tātad kādam konkursam, ja, un kas tiek iesniegts. Un tagad iziesim cauri galvenajiem tātad, dokumentiem par projekta iesniegumu veidlapu un aktivitāšu aprakstu. Tātad projekta iesnieguma veidlapa, kā jau es teicu, tātad aizpilda projekta iesniedzējs. Tātad, ja tā ir pašvaldība, tad pašvaldības projekta vadītājs, ja, piemēram, vai biedrība vai nodibinājums, tad biedrības vai nodibinājuma projekta vadītājs atbildīgais. Šeit augšā jānorāda projekta nosaukums. Tātad aicinam pārdomāt projekta nosaukumu, jo tas būs jālieto gan publicitātes materiālos, gan citos materiālos, lai tas būtu pēc iespējas konkrētāks un raksturotu konkrēti jūsu projektu. Piemēram, ja jūs pārstāvat vienu skolu, iespējams, kad izplānot projektu nosaukumu ir vieglāk, bet ja jūs pārstāvat, piemēram, 3 vai 4 vai 5 skolas, ja, kā projekta iesniedzējs, tad ir jāsaprot, kas ir vienojošais motīvs visām 5 skolām, ja, ko viņas grib panākt savos projektos, līdz ar to no tā izriet arī projekta nosaukums. Tas ir svarīgs. Ja jūs uzrakstīsiet ļoti garu projektu nosaukumu, viņu būs grūti lietot Facebookā, Twitterī un tā tālāk. Tā kā jābūt, teiksim tā, projektu nosaukumu pārdomāt ir ļoti svarīgi un izdomāt kopīgi. Juridiskās personas pilns nosaukums. Tātad tas ir projekta iesniedzēja pilns nosaukums. Ja? Jūs rakstīsiet tādu pašvaldību vai biedrības kāds nosaukums. Tad jūs juridiskais status, tātad biedrība nodibinājums vai publiski atsvināta persona, reģistrācijas numurs, tas ir projekta iesniedzēja, juridiskā adrese arī, e-adrese pašvaldībām būs, ja tā ir biedrība vai nodibinājums viņai nav, tad vienkārši NA ieliek. Un e-pasta adrese, ja, tad galvenā. Tālrunis, tas viss, kas attiecās uz jūsu, kas ir projekta iesniedzēja informācija. Ne skolas, bet projekta iesniedzēja. Bankas rekvizīti, tie ir tie rekvizīti, kuri ir galvenais konts šobrīd
esošais konts pašvaldībai vai biedrībai. Likumiskā pārstāvja vārds uzvārds, amata nosaukums, tā ir persona, kura drīkst pārstāvēt vai nu pašvaldību, vai nu, piemēram, šeit būs pašvaldības priekšsēdētājs, vai vārds uzvārds, vai arī biedrības, ja, nodibinājuma, piemēram, prezidents vai kāda cita amatpersona. Projekta vadītājs, ja, tātad projekta vadītāja vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālrunis un e-pasta adrese. Ja? Tad ļoti svarīgi ir izplānot no projekta iesniedzēja puses, kurš būs tas projekta vadītājs, kurš sekmēs veiksmīgu projektu īstenošanu. Jo projekta vadītājiem ļoti liela nozīme ir tieši sadarbībā ar skolām un teiksim, lai izrunātu visus jautājumus, jo lai gan aktivitāšu aprakstu un budžetāmi sagatavo skolu un projektu īsteno skolu, bet projekta vadītājs ir atbildīgs par šī procesa uzraudzīšanu, ja? Tātad par visu dokumentāciju, par to, kad viņi īsteno, bet dokumenti iet centralizēti caur projekta vadītāju. Projekta vadītājs pārbauda, vai visi dokumenti ir, apkopo, pašvaldības vadītājs paraksta un tiek iesniegti, tātad centralizēti caur projekta īstenotāju, kas ir tātad vai nu pašvaldība vai biedrība. Kontaktpersona par finanšu jautājumiem, tātad vārds uzvārds, ieņemamais amats, tālrunis, e-pasta adrese. Ja? Tātad visbiežāk pašvaldībā tātad atbildīgā grāmatvede, kas palīdzēs īstenot projektu. Projektā kopējs finansējums saskaņā ar aktivitāšu aprakstiem. Tātad, ja jūs pārstāvat vienu skolu, tad maksimālais finansējums 1000 eiro. Ja? Ja jūs pārstāvat vienu skolu, bet izveidojot budžeta tāmi, kopējā summa sanāk 850, tātad 850 jūs norādat. Gadījumā, ja ir pārstāvētas vairākas skolas, ja, līdz ar to, kā es iepriekš teicu, tad par katru skolu maksimālā summa 1000 eiro, bet varbūt 3 skolas ieplānot katra pa 1000 eiro, bet viena skola ieplāno pa 850. Ja, līdz ar to skatieties, lai šī summa sakrīt ar atsevišķo ieplānoto summu kopsummu. Projekta īstenošanas laiks, jā, tā kā es teicu, tātad no 15. augusta šā gada līdz 31. janvārim nākamajā gadā. Un norādiet mēnešu skaitu. Šie ir maksimālie termiņi, jā, 15. augusts, 31. janvāris. Tātad nedrīkst projektu sākt ātrāk un beigt vēlāk par šo termiņu, bet jūs varat sākt nevis 15. augustā, bet var sākt 1. septembrī vai 5. septembrī. Ja? Tātad šie maksimālie termiņi var sākt arī vēlāk, atkarībā no tā, kā jūs plānojat aktivitātes. Šeit jūs norādat projekta kopsavilkumu, tātad projekta mērķi, projekta tiešo mērķu grupu, projekta galvenās aktivitātes, izglītības iestāžu skaitu un atrašanās vieta, projekta plānotie rezultāti un ietekme. Ja? Tātad projekta mērķis, tas ir kopīgais projekta mērķis. Ja, ja jūs pārstāvat, tātad, piemēram, vienu skolu, tad teiksim, tas ir tās skolas mērķis, visdrīzāk sakritīs, bet ja jūs pārstāvat 4 skolas, ja, tad kāds ir kopīgais vadmotīvs visām 4 skolām šī konkursa ietvaros. Ja? Tad kāds būs projekta mērķis kopīgais, ko jūs vēlaties panākt šajās skolās. Projekta tiešā mērķa grupa, tātad kas tiks iesaistīti, kādi izglītojumi, kādas ir viņu vajadzības un tā tālāk. Projekta galvenās aktivitātes, tas ir īsumā. Ja? Tātad galvenās aktivitātes, kas notiks šajās skolās. Izglītības iestāžu skaits un atrašanās vietas, tātad nosaukumi, ja? Tātad, kādas skolas tiks iesaistītas un plānotie rezultāti un ietekme, ko jūs vēlaties sasniegt ar projekta rezultātā. Un šeit jūs uzskaitīsiet tātad izglītības iestādes nosaukumu, aktivitāšu norises vietu, tātad, kur ir plānots īstenot. Piemēram, skola atrodas tādā un tādā novadā, jā, bet aktivitāšu norises vieta būs tas novads, bet varbūt jūs brauksiet arī pieredzes apmaiņā uz citu novadu. Tad norādiet visas vietas, kur plānotas aktivitātes. Un šeit jūs vienkārši atzīmējat, tātad, ka ir pievienots gan aktivitāšu apraksts, gan aktivitāšu budžeta tāme. Ja? Tas ir domāts tā, ka projekta īstenotājs, projekta koordinators, vadītājs, kas ir pašvaldībā, ka viņam ir atsūtīti abi 2 dokumenti. Ja? Kad jūs redzat, jā, ir ok, ir atsūtīts un jūs atzīmējat, ka šis ir atsūtīts un viss kārtībā, viss ir pārbaudīts, pievienots
un abi dokumenti par šo skolu ir, un tāpatās atzīmēt par pārējiem, ja, uzskaitīt visas skolas. No iepriekšējā gada pieredzes, tad bija gadījums, ka skola pieteicās mācībās un skolas nosaukums bija viens, bet tad, kad iesniedza projektu iesniegumu, skolai bija mainīts nosaukums. Un tad, kad mēs pārbaudījām, vai skola var piedalīties projektā, tad izrādījās, ka tāds skolas nosaukums nav atrodams. Līdz ar to gadījumā, ja varbūt tās ir tāda situācija atkārtoties, gadījumā, ja skolai mainās nosaukums starplaikā starp mācībām un projektu iesniegumu iesniegšanu, tad lūdzu norādiet abus divus nosaukumus, ja, kāds bija sākotnējais un kāds ir šobrīd. Ja, šajā ailītē būtu ļoti svarīgi, lai mēs nepalaistu garām, jo izrādās, ka skola ir piedalījusies mācībās un var startēt, lai gan skolai ir cits nosaukums, un tad grūti identificēt. Tā, un tātad projekta iesnieguma veidlapu, ja, tātad šeit ir informācija par personu datu apstrādi, jūs iepazīstaties apliecinājums, un šeit ir vārds uzvārds likumiskajiem pārstāvim. Ja, tātad pašvaldības priekšsēdētājs vai izpildirektors nosaukums un dokumentu parakstu ar drošu elektronisko parakstu. Tātad šis ir projekta iesnieguma veidlapa, ko aizpilda projekta iesniedzējs, pašvaldība vai biedrība. Un tad ir izglītības iestādes aktivitāšu apraksts. Ja? Tātad šo veidlapu aizpilda katra izglītības iestāde atsevišķi. Tātad atbildīgā persona, kas piedalījās mācībās kopā ar jauniešiem, ja, kur jūs izplānojat un plānojāt un izstrādājāt projekta aktivitātes, šo veidlapu aizpilda. Un nav... Tātad skolotājai no skolas tā nav jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, ne arī ar roku. Ja? Vienkārši apakšā ir sagatavoja skolotājs vārds uzvārds, un ja jaunieši sagatavoja kopā arī jauniešu vārdi un uzvārdi, ja? Var norādīt, bet jums nav viņa jāparaksta. Jums viņa ir jāsagatavo un jāizsūta projekta vadītājiem uz pašvaldību, kas visu pārbauda, sagatavo un visas veidlapas kopā paraksta pašvaldības priekšsēdētājs. Tātad par veidlapas aizpildīšanu. Tātad šo aizpilda katra skola. Tātad juridiskās personas pilns nosaukums. Tātad skolas nosaukums, juridiskais status, reģistrācijas numurs skolas, juridiskā adrese skolas, e-adrese, ja skolā ir. Izglītības iestādes kontaktpersona. Tātad persona, kura palīdz jauniešiem sagatavot aktivitāšu aprakstu un piedalījusies visdrīzāk mācībās. Ja? Tātad vārds uzvārds, ieņemamais amats, telefona numurs, e-pasta adrese. Un aktivitāšu īstenošanai ir paredzētais finansējums. Ja? Tad maksimālā summa 1000, bet gadījumā, ja aktivitātēm nepieciešams mazāks finansējums, tad atbilstoši tāds, kāds ir budžeta tāmē. Ja? Svarīgi pārbaudīt, vai šeit sakrīt, ja? Lai jūsu finansējums sakrīt ar to, ko jūs esat izplānojuši budžeta tāmē. Ja? Pārbaudīt vienmēr. Aktivitāšu apraksts. Tātad šajā sadaļā jūs norādat pamatojumu un problēmas raksturojumu. Tātad šeit jūs raksturojat galvenās lietas, kas līdz šim ir paveikts pašpārvalžu darbības jomā, jūsu izglītības iestrādē. Tātad kas ir sasniegts, kādas iniciatīvas jau ir īstenotas, kāda ir bijusi skolēnu iesaiste lēmumu pieņemšanas procesā un citi jautājumi. Ja? Tātad, kas ir darīts līdz šim? Tad jūs norādat, kādai mērķi grupai paredzētas ir aktivitātes, ja? Kas tiks iesaistīts, kāda ir tiešā jūsu aktivitāšu mērķu grupa un kādas mērķu grupas vajadzības tiks risinātas ar aktivitāšu palīdzību, ja? Un kādas problēmas atrisinātas. Tātad projekts pats par sevi ir instruments noteiktu problēmu un uzdevumu risināšanai. Tātad ir kaut kādas, ir identificētas problēmas, kuras jūs vēlaties ar projektu palīdzību atrisināt. Tātad šajā aprakstā jūs norādat, kas ir paveikts līdz šim, kāda būs mērķa grupa un kādas problēmas tiks risinātas, ja, galvenais. Un aktivitāšu apraksts. Tātad jūs norādat obligāti aktivitāšu nosaukumu, īstenošanas laiku, datumu, periods, ilgums un norises vietu. Ja? Tātad gadījumā, ja nav zināms, kurā datumā
precīzi notiks. Jā, jūs varat norādīt, piemēram, jums projekts sākas 15. augustā, un jūs zināt, ka no 1. līdz 7. septembrim notiks šī aktivitāte. Jūs varat norādīt periodu, jā, 1. līdz 7. septembris šā gada. Un noteikti norādiet, cik ilgs aktivitāte. 1 dienu, 2, 3, lai var izvērtēt, teiksim, vai tas ir mācības vai kāds cits, jo jūs norādīsiet, piemēram, visu septembra mēnesi, tad, lai var saprast, ka šī aktivitāte ilgs 1 dienu, 2, 3 vai 5 dienas. Ja? Tad aktivitātes nosaukums, īstenošanas laiks un norises vieta, ja? Kur notiks. Tātad, ja tas ir skolā, tad tā arī rakstīt. Ja tas ir viesunamā plānotas mācības, tad norādiet tur, kur tas ir plānots, kur to plānots īstenot. Tātad aktivitātes norādam chronoloģiskā secībā, ja? Tā kā jūs plānojat viņas īstenot. Tālāk par aktivitātes aprakstu. Šeit obligāti norādiet, kas tiks īstenot šīs aktivitātes ietvaros. Jums ir jānorāda tematika, metodes, dalībnieki, nepieciešamība konkursu un projektu mērķi sasniegšanai. Ja? Tātad, kas faktiski, tātad, ja tās ir mācības par līdzdalību, tad piedalīsies tik un tik izglītojumi ar mērķi uzzināt līdzdalības ABC pamatus un ar mērķi izstrādāt, piemēram, dienas kārtību pašpārvalžu aktivizēšanai. Ja? Un līdz ar to jums būs 3 dienu mācības par līdzdalību, kurā jaunieši iepazīst dažādu citu valstu pieredzi, piemēram, analizēs to, ko viņi ir darījuši līdz šim, kas ir izdarīts labi, un caur mācībām mēģinās izstrādāt plānu, kā viņi var aktivizēt, piemēram, pašpārvaldi, kura šobrīd, teiksim, nestrādā kādu laiku. Jā, viņa it kā formāli ir, pašpārvalde ir, bet nekādas darbības tur netiek veiktas jauniešu. Ir mācības nepieciešamas, lai identificētu, kāpēc netiek veiktas nekādas darbības, ko varētu uzlabot, lai skolas pašpārvalde sāktu aktīvi darboties un iesaistīties gan skolas pārvaldībā, gan arī iespējams ietekmēt vietējās pašvaldības kaut kādus lēmumus, kas attiecās uz jauniešu interesēm. Ja? Līdz ar to visu jūs aprakstat pie aktivitātes apraksta. Un noteikti norādiet tātad publicitātes pasākumus, kur jūs plānojat informēt par aktivitātēm. Jā, piemēram, ka būs teiksim, Facebookā 3 raksti, varbūt par šīm mācībām būs 1 raksts Facebookā, 2 Twitterī un tā tālāk. Jā, visur norādiet informāciju par publicitāti un noteikti norādiet arī materiālus, kas apstiprinās šīs te aktivitātes īstenošanu. Tātad, ka būs dalībnieku saraksti, aptaujas anketes un tā tālāk. Jā, fotogrāfijas, video, piemēram, jā, par mācībām. Nākamajā sadaļā par šīm pirmo aktivitāti, piemēram, jūs norādat kvalitatīvos, rezultatīvos rādītājus. Tas ir visas tās iemaņas un prasmes, ko jaunieši iegūst no šīm te mācībām. Jā, tātad kvalitatīvie rezultāti ir vērsti uz jauniešu prasmju, attieksmi, vērtību attīstīšanu, zināšanu uzlabošanu. Ja? Tātad, ja tās ir mācības par līdzdalību, tad noteikti būs komunikācijas prasmju attīstīšana, lēmumu pieņemšanas prasmju attīstīšana un visas tās prasmes, ko jaunieši iemācīsies no šīm te mācībām. Un kvantitatīvie rādītāji, jauniešu skaits, cik piedalīsies aktivitātē, ja? Noteikti obligāti jānorāda jauniešu skaits. Gadījumā, ja piedalīsies mācību vadītājs un projekta un atbildīgā persona, ja, no skolas, tad norādiet vēl +2. Bet jauniešu skaits ir jāuzrāda kā primārais. Ja? Piemēram, piedalīsies 15 jaunieši. Arī publikācijas šeit arī kvantitatīvi var norādīt. Ja? Piemēram, 5 publikācijas Facebookā un tā tālāk. Un atbildīgās personas. Tātad atbildīgās personas par to, kur ir atbildīgi par šīs aktivitātes īstenošanu. Tas ir projektu vadītājs, mācību vadītājs, ja, ko jūs nolīksiet, lai vada jauniešiem šīs mācības, kā arī aktivitātes izstrādē un īstenošanā iesaistītie jaunieši. Gadījumā, ja ir aktivitātes, kurās ne tikai jaunieši tiks apmācīti, ja, kuri piedalīsies aktivitāti, bet arī jaunieši, kuri organizē, palīdz jums organizēt šo, tad viņus norādīt atsevišķi šajā te sadaļā. Ja, kad, teiksim, būs mācības 20 jauniešiem, bet
teiksim, no šiem 20 jauniešiem 2 ir ļoti aktīvi iesaistīti arī šo te mācību organizēšanā. Ja? Līdz ar to šo informāciju norādīt šajā te kolonā. Tātad, un tā tālāk par visām aktivitātēm. Ja? Aktivitātēm jābūt savstarpēji saistītām, viņām jābūt vērstām uz viena konkrēta mērķa sasniegšanu. Ja? Teiksim, tātad, lai pēc iespējas kvalitatīvāks projekts būtu, aktivitātes jāizplāno ir tā, lai galā būtu rezultāts, kas aktivizē vai, piemēram, parāda to, ka jā, aktivitāšu rezultātā mēs izdarījām to, nākamajā solī mēs izdarījām to, izplānojām to, izveidoja jaunieši darba plānu, es nezinu, kaut kādu izdomājumu modeli, kā turpināt strādāt jūsu pašpārvalde, un rezultāts ir tāds, ka projekta laikā bija mācības, izstrādājām modeli un tā tālāk, un projekta laikā jaunieši iedarbināja pašpārvaldi daudz aktīvāk un īstenoja jau 3 iniciatīvas skolā, ja, piemēram, vai ne tikai skolā, bet arī izdarīja kaut kādu, jau pašpārvalde izdarīja kaut kādu darbiņu, kas ir paliekošs jūsu vietējā kopienā. Ja? Līdz ar to, ko es gribēju ar to teikt, lai nav tā, ka jaunieši sanāk kopā, pamācījās, aiziet mājās, katrs nākamā aktivitāte atkal sanāk kopā, pamācījās kaut ko, kas nav saistīts ar pirmo darbību. Otrā darbība nav saistīta ar trešo, un vienkārši 4 darbības, kurās vienkārši katrai ir tematiski, katrai ir par savu, un nav, katrai no darbībām nav turpinājums, un viņa nav mērķēta uz viena mērķa sasniegšanu. Ja? Tātad visām aktivitātēm jābūt savstarpēji saistītām, viņām ir jābūt ar kaut kādu tematisko ievirzi, lai galā vai nu tas būtu par izglītības iestādes labbūtības uzlabošanu, vai par tātad pašpārvaldes aktivizēšanu, bet lai tas sekmētos noteiktā rezultātā, taustāmā rezultātā. Lai tas sekmētos taustāmā rezultātā, aktivitātēm jābūt savstarpēji saistītām. Un nākamā sadaļa, tātad ietekme un ilgtspēja. Tātad jums jāraksturo aktivitāšu radīto ilgtermiņa ietekmi uz projekta mērķi grupu un aprakstiet īstenot aktivitāšu ilgtspēju. Norādot, kā plānos turpināt iesāktās aktivitātes, nodrošināt sasniegto rezultātu pielietošanu pēc projekta beigām. Tātad gan par to, kā aktivitātes sekmēs jauniešu dažādu prasmju attīstību, ja, labbūtības uzlabošanu, psiholoģiskās vides nostiprināšanu skolā, gan arī tas, ka projekts beigsies, bet kas paliek pēc projekta, kā tās aktivitātes vai tas rezultāts, ko jūs sasniegsiet, kā viņš strādās arī tad, kad šis projekts būs beidzies. Ja? Es saku, kad tiek iedarbināts vai izstrādāts plāns, ja? Teiksim, līdz šim iespējams pašpārvaldē nav bijis plāns vai stratēģija, kā strādāt. Un jūs projekta ietvaros izstrādājat šo stratēģiju caur mācībām, caur diskusijām, caur kaut kādu praktisku aktivitāti, kas īstenībā ir saistīta ar šīs stratēģijas izstrādi. Un galā jums ir pašpārvaldes stratēģija, kura ir uzrakstīta un kura ir priekšā, un kura ir skaidri pateikts, ka, piemēram, pašpārvaldes priekšsēdētājs, ja, jaunietim ir tādas tiesības un tādi pienākumi, un ka mērķis ir tāds un tāds. Un, teiksim, izstrādāt ir stratēģija un plāns, kuru projekts beigsies, ja, piemēram, jaunietis aiziet prom, no pašpārvaldes atnāk cits, viņš paņem dokumentu, viņš redz, ok, kur ir sarakstīti soļi, kā mums rīkoties. Ja. Tas ir kā piemērs materiālam, kas strādā arī pēc projekta beigām, vai tas ir video instruktāžas, vai tie ir kaut kādi, jo nevienmēr ir tas, kas ir uzrakstīts papīrā, ja, tagad jau jaunieši izmanto dažādas modernās tehnoloģijas, viņi jau var uztaisīt arī video stratēģiju, ja, tas ir tā, kad, piemēram, viens jaunietis ierunā vienu, to plāna daļu, nākamais nākamo, un tad saliekat kopā un izveidojat digitālo stratēģiju. Var sakot, varianti ir daudz un dažādi, kā to pielietot. Kā jau es iepriekš teicu, tad sagatavotājs ir tā atbildīgā persona izglītības iestādē un arī jauniešu vārdu uzvārdu, un tad šo dokumentu jūs sagatavojat un nosūtat uz pašvaldību vai biedrību atbildīgiem projektu vadītājiem, kurš pārbauda un tad apkopo un tad paraksta droši elektronisko personu, paraksta likumiskais pārstāvis un iesniedz aģentūrai. Tā.
pirms ejam pie attiecināmajām izmaksām. Vai ir kādi jautājumi? Elvīra? No manas puses jautājumi nav, it kā uz visiem esmu atbildējusies. Varbūt kāds grib uzdot papildus jautājumu. Varbūt nav skaidra kāda atbilde. Ja visi jautājumi ir atbildēti šobrīd rakstiski, tad turpināsim par izmaksām un budžeta tām. Tātad projektā attiecināmās izmaksas. Tātad ir personāla atlīdzības izmaksas, transporta izmaksas, telpu un materiālu tehnisko līdzekļu nomas izmaksas, kancelējas un biroja preču izmaksas, sabiedrības informēšanas un publicitātes pakalpojumu preču izmaksas, ar projektu īstenošanu līguma prasību izpildu saistīto pakalpojumu preču izmaksas un pievienotās vērtības nodoklis, ja tas netiek atgūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tātad vēršu uzmanību uz to, ka pats svarīgākais ir, ka visām izmaksām ir jābūt tieši saistītām ar projekta aktivitātēm un jābūt ieguldītām jauniešos. Ja? Tātad jauniešu prasmju, attieksmju, zināšanu, pieredzes gūšanā. Tātad projekti ir vērsti uz to, lai jaunieši iemācītos jaunas prasmes, kas ir saistītas ar pašpārvalžu līdzdalības mehānismiem un ar labbūtības uzlabošanu. Ja? Tātad ar labbūtību domājot gan psiholoģisko, gan psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanu, aicinot uz mācībām un šīs mācības, lai nodrošinātu speciālisti, kuriem ir pieredze un kuri to var īstenot. Tātad ļoti svarīgi pateikt to, ka šis konkurss nav par materiāla tehniskās bāzes uzlabošanu konkrētajā izglītības iestādē. Visām izmaksām ir jābūt saistītām tiešā veidā ar ieguldījumu jauniešos un viņu prasmju ieguldījumu. Līdz ar to šeit ir uzskaitītas attiecināmās izmaksas, bet obligāti jāiepazīstās arī ar atklātā projekta konkursa nolikumā. 17. punktā ir noteiktas arī neattiecināmās izmaksas. Ja? Lūdzu iepazīties ar tām, kas ir neattiecināmās izmaksas, kas netiks atbalstītas izstrādātajos budžetāmies. Par projekta aktivitāšu īstenošanas budžeta tām. Tātad iepriekš uzskaitītās attiecināmās izmaksas jums ir jāizplāno saistībā ar jūsu izplānotajām aktivitātēm un izmaksām tieši jāattiecās ir uz aktivitātēm. Tātad šeit obligāti norādīt izglītības iestādes nosaukumu, jā, šajā te kolonā. Un par katru no sadaļām. Tātad pirmā sadaļa projektā iesaistītā aktivitāšu īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas. Tātad projektā var paredzēt izmaksas tikai un vienīgi speciālistiem, kas vadīs aktivitātes. Tātad saskaņā ar 17.2 apakšpunktu nolikumā projekta administratīvās atlīdzības izmaksas nav attiecināmas. Ja? Tātad jūs varat paredzēt izmaksas speciālistiem, coachs, psihologs, neformālās izglītības treneris, visi iesaistītie speciālisti, kas mācīs, apmācīs, piedalīsies aktivitātēs, vadīs fórumu un tā tālāk. Ja? Visi piesaistītie speciālisti ir attiecināmās izmaksas. Tātad visas atlīdzības izmaksas aktivitāšu vadīšanai. Šeit obligāti norādīt, uz kurām projekta aktivitātēm izmaksas attiecās. 1.1 apakšpozīcija attiecās uz tiem speciālistiem, kuri tiks piesaistīti uz darba līguma pamata. Ja? Tātad šeit ir, jūs redzēsiet aprakstā, 1.2 attiecās uz ārpakalpojumā piesaistītiem speciālistiem, un 1.3 attiecās uz darba devēja sociālo nodokli, kas ir jāizdala atsevišķi. Ja? Tātad, plānojot izmaksas, jums ir jāzina par speciālistu, ko jūs piesaistīsiet, vai par viņu, vai speciālists ir pašnodarbināta persona, vai viņš pats nomaksās par sevi nodokļus, vai par šo personu ir jāieplāno arī darba devēja nodoklis. Ja? Tātad vienību izmaksās, jūs visas izmaksas nosakat atlīdz speciālistiem stundās
un vienības izmaksās nosakat, cik izmaksā 1 stunda. Un 1 stunda šeit ir pirmajā komentāru sadaļā apakšā ir saite uz valsts ieņēmuma dienesta profesiju klasifikātoru, kurā pieejamas visas Latvijā profesijas un noteiktās stundu likmes. Ja? Jums šeit ir, jūs piesaistīsiet speciālistu, viņam ir noteikta stundu likme, un jūs šeit komentāru sadaļā uzrakstīsiet, ka 111, piemēram, ja, vārds uzvārds tāds speciālists, un jūs saskaņā ar valsts ieņēmuma dienestā pieejamu informāciju, ja, jūs atradīsiet līdzīgu profesiju, piemēram, lektors vai pasniedzējs, vai tur ir līdzīgas profesijas, kādas ir neformālās izglītības, piemēram, treneriem, ja. Un jūs atradīsiet, kad stundā, piemēram, 11.50, un jūs, balstoties uz šo te likmi, jūs ieplānojat šim speciālistam šādas izmaksas. Ja? Viņas ir jāpamato šeit pirmajā komentāru sadaļā. Otrajā komentāru sadaļā jūs pamatojat stundas, kas ietilpst šajās stundās, ko strādās konkrētais speciālists. Tātad jūs paredzat, ka speciālists strādās, piemēram, 30 stundas. Ja? Šeit otrajā komentāru sadaļā jūs norādat, kas ietilpst. Piemēram, sagatavošanās laiks ietilpst, laiks ceļā, konkrētās stundas ar jauniešiem, ja, cik viņš pavadīs mācībās, un atgriezeniskā saite. Visu šo informāciju jūs norādat šeit, kas ietilpst šī speciālista darba stundās. Un uzrakstiet stundu skaitu, ja, lai viņš, un skatieties, lai sakrīt. Ja, tātad jūs paredzat, ka 30 stundas strādās. Šeit jūs uzrakstat pa stundām, kā tas sadalās. Tātad pirmajā sadaļā par to, vai tātad jūs norādat par tiem speciālistiem, kuriem ir vienošanās pie darba līguma vai darba līgums, otrajā ārpakalpojumā piesaistītais. Ja? Uzņēmuma līgums vai pakalpojuma līgums, tas ir jāzina tad, kad jūs jau izpētat, kuri speciālisti jums palīdzēs īstenot aktivitātes. Otrā sadaļa par transportu, tātad jūs varat paredzēt arī obligāti norādiet, uz kurām projekta aktivitātēm attiecās izmaksas. Ja? Tātad jūs varat paredzēt transporta izmaksas, sabiedrisko transportu, degvielu vai gāzes transporta līdzekļu nomu, transporta pakalpojums, elektroskūteru nomu, ja, piemēram. Tātad tas ir domāts, kad jūs, piemēram, vēlaties braukt pieredzes apmaiņā, jūs zināt, ka citā novadā, piemēram, ļoti labi strādā pašpārvalde, un jūs gribat, lai jaunieši redz, kā sadarbībā ar citu novadu redzēt, kā viņi to ir paveikuši un kas viņiem labi strādā. Jūs varat paredzēt pieredzes apmaiņas braucienu uz citas skolas, piemēram, uz citu skolu, un tad var paredzēt transporta izmaksas. Ja? Tad, ja jūs plānojat degvielu vai gāzi, tad par transporta izmaksām visām tad norādīt īsu maršrutu, kur ir plānots braukt, no kurienes uz kurieni, ja? Un tad izplānot tās izmaksas. Telpu un materiālu tehnisko līdzekļu nomas izmaksas. Tātad var paredzēt izmaksas, izīriet kādu no materiālu tehniskajiem līdzekļiem. Piemēram, nepieciešams ir, es nezinu, digitālā kamera vai uz konkrēto laiku, lai nofilmētu konkrētos video rullīšus, vai nepieciešamas telpas, kur vadīt mācības. Ja? Tad šajā sadaļā jūs paredzat izmaksas telpām vai materiālu tehniskajiem līdzekļiem. Kancelējas izmaksas jūs varat plānot, jūs zināt, ka jums tik mēnešus noteiktu skaitu ies projekts, un jūs varat paredzēt kancelējas preces noteiktu summu vienā mēnesī. Ja? Jūs varat kancelējas preces, iekavās norādiet aptuveni kādas preces tās būs, un norādiet izmaksas, cik tas izmaksās jums, cik ir plānots izmaksāt vienā mēnesī. Sabiedrības informēšanas un publicitātes un preču izmaksas. Tātad šeit ir viss tas, kā jūs nodrošināsiet publicitāti par jūsu projektu. Tātad svarīgi ir izplānot, kam jūs vēlaties paziņot par to, kas notiek projektā. Ja? Tātad, ja jūs vēlaties, piemēram, vietējā avīzē ielikt rakstu, ja? Šeit var paredzēt, vai jūs vēlaties kaut kādas
izveidot kaut kādas publicitātes materiālus, kas maksās līdzekļus, tad arī nosakiet, cik kāds būs skaits, kas tieši, ja? Tad visās izmaksās rakstīt, piemēram, kancelējas preces, bet jūs iekavās uzrakstat, kas tās būs par kancelējas precēm, ja? Viņas nav jāizdala sīki pa apakšpozīcijām, bet iekavās ir jānorāda, kas tās būs. Tāpatās arī par šeit jūs ieplānojat, piemēram, divi raksti avīzē, ja? Tad būs divi, cik izmaksā viens raksts un izmaksas. Un 6. pozīcijā preču un pakalpojumu izmaksas aktivitāšu nodrošināšanai, tad tas ir visas tās preces un pakalpojumi, kas nepieciešami, lai aktivitāte notiktu. Tātad, piemēram, ir nepieciešams ēdināšanas izmaksas vai kafijas pauze vai kaut kādi materiāli, kas ir vajadzīgi, lai īstenotu neformālās izglītības ārā aktivitāti. Ja, piemēram, tur es nezinu, nepieciešams iegādāties bumbiņas, virvi, striķi vai citus veida materiālus, kuri ir nepieciešami, lai īstenotu konkrēto aktivitāti. Bet vēlreiz atkārtoju, tad visām izmaksām jābūt tieši saistītām ar aktivitātēm, ja? Tad tās drīkst iegādāties tikai pirms aktivitāšu īstenošanai un jāizmanto aktivitāšu realizēšanai. Nedrīkst iegādāties preces, ja viņas netiek izmantotas aktivitātei. Aktivitāte notika un pēc tam tiek iegādāta prece, ja? Un pēc tam jums nav vairāk nevienas aktivitātes, tās nebūs attiecināmas izmaksas. Visas preces ir jāiegādājas pirms aktivitātes un jāizmanto aktivitātes ietvaros. Un, kā jau es iepriekš teicu, tātad šīs projekts nav par materiālu tehnisko līdzekļu bāzes nodrošināšanu skolā. Šis viss ir projekts par mācīšanos, par jauniešu prasmju attīstīšanu, un tās preces, ko jūs plānojat, viņām ir jābūt tieši saistītām ar mācīšanos, ar neformālo izglītību, un tikai tādas preces drīkst būt ieplānotas. Līdz ar to pamatlīdzekļu iegādes izmaksas nav attiecināmas, un mazvērtīgā inventāra un priekšmetu iegādes izmaksas nav attiecināmas. Tas ir nolikuma 17.4 un 17.5 apakšpunkts. Ja? Līdz ar to tādas izmaksas plānot nedrīkst, tās tiks, ja tādas būs ieplānotas, tās tiks dzēstas. Tās mēs liksim dzēst. Līdz ar to tie materiāli neformālās izglītības aktivitāšu īstenošanai, lai pilnveidotu jauniešu prasmes, attieksmes, vērtības un zināšanas. Ja? Tātad viss, kas ir attiecās uz mācīšanos. Un šeit 3. komentāru sadaļā jūs varat norādīt informāciju par šīm te izmaksām. Ja jūs plānojat, piemēram, īrēt kaut kādu preces, kaut kādu noteiktu aktivitāti, jūs varat norādīt informāciju, ka jūs, piemēram, aptaujājāt, jūs uzzinājāt, ka tas maksā izīrēt tur vienā dienā tik un tik pie viena piegādātāja tik, un kad jūs redzat, ka, teiksim, šis būtu izdevīgākais un ka jūs plānojat, izmaksas veidojas no izdevīgākā piedāvājuma. Ja? Tad paskaidrojumi par izmaksām šeit 3. komentāru sadaļā. Ja? Vēlreiz atkārtošu, tātad obligāti norādiet, uz kuru aktivitāti izmaksas attiecās, norādīt konkrētas izmaksas, tātad, piemēram, par telpām, kurā vietā telpas, ja, cik dienām, par ēdināšanu izmaksas. Tātad, ja ir paredzēts vienai aktivitātei kafijas pauze, citai aktivitātei ēdināšanai, ja, 5. kafijas pauze, 6. ēdināšana, tad obligāti izdaliet, cik dalībnieku piedalīsies aktivitātē un cik ir izmaksas uz vienu dalībnieku ēdināšanai un kafijas pauzē. Un katrai no šīm aktivitātēm, kur ir ēdināšana, izdaliet atsevišķi. Ja? Nesalieciet visu ēdināšanu kopā. Ja? Tad censties par ēdināšanu izdalīt, par precēm izdalīt atsevišķi katru 6.1, 6.2, 6.3. Tāpat arī par sabiedrības informēšanu un arī izdalīt atsevišķi izmaksas. Un apakšā tātad šo te sagatavoja arī atbildīgā persona, kas ir izglītības iestādē kopā ar jauniešiem. Ja? Un nav jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, vienkārši vārds uzvārds un tiek nosūtīts uz pašvaldību vai biedrību atbildīgajai personai, kura to visu apkopos un iesniegs aģentūrā. Tā. Jāni, viens jautājums ir par naudām, ka avansu mēs ieskaitām pašvaldības konta, un kā tas tiek tālāk novirzīts izglītības iestādēm? Vai par katru lietu tiek nesti čeki, biļetes uz pašvaldību un tikai tad tiek apmaksāts? Paskaidro lūdzu šo. Jā, es to biju domājis beigās paskaidrot. Labi, tad, kad
jūs iesniegsiet projektu iesniegumu, tad tas tiks izvērtāts un tad, kad tiks apstiprināts ar lēmumu projekta iesniegums, būs lēmums, kurā būs norādīta informācija, ka katram projekta īstenotājiem jāatver konts valsts kasē. Tātad, lai īstenotu projektu, būs jāatver uz projekta īstenotāja vārda vai nu esošs konts, kas jau ir valsts kasē, kas ir tukšs, tam būs jāpārsauc nosaukums, valsts kasē, balstoties uz šo jauno projektu un balstoties uz jūsu saņemto šo jauno lēmumu par šo projektu. Tātad, vai ja gadījumā valsts kasē nav konta, tad jums ar šo lēmumu jūs iesniegsiet iesniegumu valsts kasē un šo te lēmumu pievienosiet un jums atvērs kontu. Tātad visi līdzekļi tiek pārskaitīti, kas ir paredzēti projektam, tātad uz projekta īstenotāju atvērto kontu. Tātad līdzekļi tiek pārskaitīti projekta īstenotāja kontā un pašvaldība vai biedrība ir atbildīga par visu maksāšanu. Tātad skolai ir paredzētas tādas un tādas izmaksas, tad ir pavadzīme, pavadzīme tiek nosūtīta uz pašvaldību vai no skolas vai pavadzīme tiek aizsūtīta uz biedrību un biedrības atbildīgais grāmatvedis vai pašvaldības atbildīgais grāmatvedis samaksā un tad var saņemt preces konkrētā skola. Visa maksāšana notiek centralizēti caur projekta īstenotāju. Jāni, labdien, drīkstu jautājumu? Jā. Jelena Grīsla, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība. Gribu precizēt par tāmi. Tad mums ir aktivitāšu vadīšanā 1.1 un 1.2. Atšķirība ir tāda, vai tad ir cilvēks, tad arī 1.1 mēs noradām bruto ciparu un, piemēram, ir 1.2 arī noradām bruto. Tas nozīmē, ka 1.2 cilvēks pats apmaksā savus nodokļus un tad arī 1.1 ir pašvaldība, piemēram. Bet 1.3 mēs tā kā summējam tos nodokļus no abām pozīcijām un ierakstam vienu ciparu. Tā būs? Pareizi? Es saprotu, tātad pirmkārtām atbildot uz pirmo daļu, tātad jūs norādat bruto, bet bruto tādā ziņā, ka tur ir neto izmaksa, darba ņēmēja daļa un iedzīvotāja ienākuma nodoklis, bruto gadījumā, tātad ar vārdu bruto jūs saprotat šīs te 3 komponentes, Jā. Un tas nozīmē, ka darba devēja jums ir jāieplāno atsevišķi, Tātad svarīgi, jūs pareizi pateicāt, tātad plānojot izmaksas, tas ir domāts tā, lai jūs gadījumā, tātad kādreiz izplānojot izmaksas bruto, lai neaizmirstu par darba devēju, tāpēc viņš ir izdalīts, viņš iet pa virsu, vienmēr. Līdz ar to personai, kurai jūs plānojat izmaksas, tur, kur ir darba līgums, tur tas darba devēja sociālais nodoklis iet atsevišķi, bet ja piemēram, jūs izplānojat, ka persona pati nomaksās visus nodokļus, tad viņai var arī neizdalīt atsevišķi. Tas ir atkarīgs no tā, kāds līgums tiks slēgts. Bet ja ir 2 līgumi, piemēram, 1.1 pozīcija un 1.2 pozīcija, tad mēs vienkārši 1.3 ierakstam to kopēju to nodokli. Bet, manuprāt, tad sanāks lielāka summa pie 1.2. Tātad tas ir, kāds līgums tiks slēgts, ja tas ir, teiksim, pakalpojuma līgums, kur persona ir pašnodarbināta persona, un kur jūs slēgsiet vienu summu, kurā ir visi nodokļi jau klāt, Jā. Ir atkarīgs no tā, kā jūs plānojat. Okay. Kāda summa, tas ir atkarīgs, es nevaru šobrīd atbildēt, tas ir atkarīgs no tā, kāds līgums tiks slēgts, kāda summa ir plānota un cik ir, jums jāzina, cik ir gadījumā, ja tas ir, teiksim, pakalpojuma līgums, tur iekšā jau ir visi nodokļi, un tad tas darba devēja atsevišķi nav jāizdala, bet ja gadījumā viņš ir, nav ieplānots, tad viņu izdala atsevišķi, Tas ir atkarīgs no tās summas un no tās līguma formas. Labi, paldies jums. Man ir jautājums. Jā. Es nevarēju pacelt rociņu, nav un tā simbola, bet
Ināra Paramonova Kauntas vidusskola. Es pareizi saprotu, šis projekts ir paredzēts tam, lai tomēr pēc iespējas vairāk iesaistīt jauniešus, vai ne, arī tajā projekta rakstīšanā. Jā. Jo skatoties uz budžeta tāmi, man ir augstākā izglītība, bet es neesmu grāmatvedis. Es bez grāmatveža vispār nevaru to aizpildīt. Tāds jaunietis, ne tik vidusskolā, piemēram, 10. 11. klase, labākajā gadījumā, viņi nesaprot. Vai mēs varam ietāmēt, piemēram, vienu grāmatveža konsultāciju tajā visā? Vai nu tas ir ceļš, piemēram, vai nu tas ir laiks, kad grāmatvedis stāsta jauniešiem, kā aizpildīt lūk šādu veidlapu? Nē, diemžēl projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas nav attiecināmās izmaksas. Ļoti žēl, jo patiesībā tas ir paredzēts jau tiešām pieaugušiem cilvēkiem ar izglītību. Jaunietis tādu projekta veidlapu nevar aizpildīt. Jā, nu tad, teiksim, tāpēc es šodien stāstu par projekta aizpildīšanas veidlapu, tāpēc arī ir tā, kad ir mācībās, ir atbildīgā persona, kas piedalās mācībās kopā ar jauniešiem, jā, nu pieaugušais, kas ir ieplānots tā, ka jaunieši piedalās, bet kad atbildīgā persona, kas ir kopā ar jauniešiem, nu palīdz aizpildīt. Tas jau nav tāpēc, ka vienam jaunietim skolā 11. klasē tagad ir jāaizpilda visa šī veidlapa. Tas jau nav tā. Mums arī no pašvaldība arī mums nāk pretī, piemēram, un mūs konsultē, kaut gan viņiem, es saprotu, tas ir papildus tāds pienākums, jo arī mēs skolotāji, mēs darām savu darbu, mēs organizējam, mēs viņus iedvesmojam, mēs viņus pamudinām, iesaistām, bet tieši šīs teiksim, kas ir jau saistīts ar likumdošanu, kā noslēgt līgumu, pakalpojuma līgums, uzņēmuma līgums, cik maksā 1 stunda speciālistam. Es to nezinu, es to arī nemācījos, un es arī neiegūtu tādu izglītību. Manuprāt, šī joma mazliet ir atstāta sarežģītākā veidolā. Jaunietis no tā neko neiegūst, viņš vienalga netiek pielaists pie šīs tāmas, ar to mokās skolotājs. Kāds stimuls skolotājiem vēl, teiksim, nākošo reizi darīt visu šo darbu, un, teiksim, pārdzīvot par atskaitēm, un varbūt tur kaut kur nepareizi kaut kas ir ierakstīts, un noteikti varbūt kaut kas ne tā nopietns, teiksim, mums tas arī ir pilnīgi papildus pienākums tajā pašā laikā ietāmēt grāmatveža konsultāciju, lai tas jaunietim izskaidro, mēs nevaram. Šī daļa, manuprāt, nav absolūti atstrādāta. Tas ir uz skota entuziasma pamata. Jā, nu es tātad paskaidrošu. Tātad jums ir vai nu tātad skolai būs galvenais sadarbība, vai, kas pārstāvēs skolu, būs vai nu pašvaldība vai biedrība. Un šajā pašvaldībā ir grāmatveži vai grāmatvedis galvenais vai grāmatveži vairāki. Un arī biedrībā ir grāmatvedis, kuram jums ir jāsazinās ar jūsu projekta iesniedzēju, kas jūsu vārdā sniegs, lai konsultē un palīdz pie projekta iesnieguma sagatavošanas. Tātad varbūt paskaidrošu. Tātad šī ir valsts budžeta finanšu līdzekļi, un viņam ir pilns izlietojuma pamatojums. Un plānojot izmaksas, budžeta tāme ir atvieglināta tik ļoti, cik vien ir iespējams, bet mums ir jāredz, kā tiek saplānotas izmaksas. Gadījumā, ja ir kādi jautājumi, droši var zvanīt uz aģentūru. Ir mājaslapā norādīta mana kolēģa Elvīra Fiļa vai man. Var droši zvanīt, jautāt par budžeta tāmes aizpildīšanu, visu to, kas nav skaidrs. Gadījumā, ja būs kādas kļūdiņas, tad kad tiks iesniegts, mēs to visu redzam un mēs lūdzam precizēt vēl tāmi. Tā kā nekas netiek noraidīts, ir iespēja pēc tam vēl pielabot. Nē, pašvaldības grāmatveži nāk un konsultē, teiksim, mums vienīgi šajā visā posmā ar visu šo sanāk tā, ka no skolotāja tiek prasīts ļoti daudz šī kontaktpersona. Un, patiesībā tas ir tā mans hobijs. Paldies. Jā, paldies, Lūdzu. Tātad vēl noslēgumā, galvenais akcents par projekta izmaksām. Tātad šis būs arī noteikts projekta līgumā. Tātad projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās izmaksas attiecināmības periodā, kas norādīts līgumā, tas ir ļoti svarīgi, saistītas ar projekta mērķu un atbalstāmajām aktivitātēm un paredzētas apstiprinātajā budžeta tāmē, izlietots vienīgi projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai, saprātīgas, atbilstošas pareizas finanšu pārvaldības principiem, īpaši attiecībā uz izdevīgumu, izmaksu liederību, atbilstošas vidējām tirgus cenām, faktiski apmaksātas līdz projekta pārskata iesniegšanai aģentūrā un iekļautas projekta pārskatos, uzskaitītas projekta īstenotāja grāmatvedības reģistros, identificējums, nodalīts no pārējām izmaksām, pārbaudāmas un pamatojamas ar attaisnojuma dokumentiem. Tātad, kā jau iepriekš teicu, visi maksājumi būs jāveic no projekta konta valsts kasē,
un uz visiem projekta attaisnojuma dokumentiem, līgumos, rēķinos, pavadzīmēs būs jānorāda līguma numurs vai projekta nosaukums. Ja? Tad tie ir galvenie tādi aspekti, kas būs noteikti arī līgumā, bet tad vēlreiz es vēlos akcentēt, ka visām izmaksām ir jābūt tieši saistītām ar projekta aktivitātēm, ja, kad nedrīkst izlietot līdzekļus, ja tie nav paredzēti un netiek izmantoti projekta aktivitātei. Mēs zinām, ka projekts ir dzīves organisms un projekta laikā var būt izmaiņas. Šīs izmaiņas tātad būs iespējams gan saskaņot pie noteiktiem apstākļiem ar e-pastu, vai arī, ja ir nopietnākas izmaiņas, tad būs jāveic oficiālie līguma grozījumi. Bet visas šīs izmaiņas ir iespējams saskaņot. Mēs esam pretīm nākoši, mēs saprotam, ka var mainīties daudz, kas svarīgi ir, kas nedrīkst mainīties. Tas svarīgi ir tas, kas ir ieplānots, ja, ko jūs plānojat aktivitātēs, sasniegt to jauniešu skaitu un īstenot noteiktas darbības. Tās ir jāsaplāno svarīgi, ja, šobrīd saplānot un pie tām pieturēties. Tas, ka var forma pamainīties, piemēram, vai nu tiešsaistē vai klātienē, tas tā var būt un dažādas citādas izmaiņas var būt. Līdz ar to, ja būs projekta laikā kādas izmaiņas, tās būs iespējams saskaņot. Par projektu vērtēšanu. Tātad projekta vērtēšanas kritēriji ir noteikti konkursa nolikuma 4. pielikumā, noteikti aicina iepazīties. Un tātad ir divi vērtēšanas posmi. Ir atbilstības vērtēšana, kurā tiek vērtēts, vai projekta iesniedzējs ir atbilstošs. Tātad, kā jau es teicu, tikai var pārstāvēt pašvaldību vai biedrību nodibinājums iesniegt un pārstāvēt skolu, kurai piedalījusies mācībās. Ja? Tas ir svarīgi. Tātad, un kvalitātes vērtēšana, kur tiek vērtēts jau pats projekta iesniegums. Un tad gadījumā, ja ir kādas neprecizitātes vai kļūdas arī pēc projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas, tad to iespējams precizēt un izlabot kaut kādas ir, ja ir kaut kādas neprecizitātes, bet projekta finansējums labojot projekta iesniegumu palielināt nevar. Ja jūs plānojat 800 eiro, viņus palielināt, tātad finansējumu vairāk izmainīt nevarēs, finansējums var tikai samazināties, gadījumā ir kaut kādas neatiecināmās izmaksas. Ja? Līdz ar to, tāpēc lūdzu iepazīties rūpīgi nolikumā 17. punktā par neatiecināmajām izmaksām. Ja ir kādi jautājumi, tad droši zvanīt vai nu man vai manai kolēģei Elvīrai par projektu iesniegumu sagatavošanu, un mēs palīdzēsim jums. Tad milzīgs paldies visiem dalībniekiem, visiem, kas klausījās.